No tā, kas visiem čau. Jūs esat offline piedzīvojumos. Pie mums ir ciemiņš. Lūdzu, iepazīstiniet sevi. Es nezinu. Čau visiem, mani sauc Undīne. Nu labi. Low power mode. Iedomājies. To pēc šoreiz to mikrofons ir labāks nekā man. Jā, man ir ar dekorācijām. Nu labi, iesāksim mūsu sarunu ar vieglu jautājumu. Kāda bija tava bērnībā mīļākā ārpus skolas nodarbe? Es bērnībā ļoti daudz ko darīju ārpus skolas. Es dziedāju, es dejoju, es spēlēju violi. Es spēlēju teātri 1. klasē arī. Nopietni. Es visu, ko darīju. Bet man liekas, es beidzu 9. klasē dziedāt. Šobrīd joprojām dziedu. Es beidzu dziedāt 7. klasē, bet tad es atsāku šogad. Un violas pabeidzu 8. klasē. 8 gadus nomācījos muzikas skolā. Jā, tas jau nav pa garāžām lēkāt. Nu, tāds pirmais jautājums. Kāds būtu tavs padoms citiem, kas gribētu sākt kaut ko ārpus skolas, bet nejūtas pārliecināti? Es domāju, ka jebkurā dzīves situācijā neviens nejūtas īsti pārliecināts par to, ko viņš dara. Ja sāk kaut ko jaunu un ja grib kaut kādas jaunas aktivitātes ieviest, es ieteiktu vienkārši ņemt un darīt, tāpēc, ka kaut kādā momentā mēs tāpat saprotam to, ka mums tas būs jādara, ja mēs to gribēsim attīstīt, un mēs nevarēsim visu laiku dzīvot tādu parastu dzīvi, bet mums būs priekšā kaut kādi izaicinājumi, un tas noteikti būs tas, ar ko tu varēsi attīstīt sevi un iepazīt jaunus cilvēkus. Jā, piemēram, man interesē autosports, es sāku to darīt, un man parādījās vēl jauni cilvēki apkārt. Jā, varbūt ne vairāk meitenes, bet tieši zēni, un es satiku cilvēkus, kas domā vienlīdzīgi. Es izveidoju savu klubu, es sāku organizēt autopasākumus, un man ir lieliska komanda, tāpēc, ka es uzdrīkstējos to darīt. Ja? Un tas ir tieši tāpat kā ar visu pārējo, ko tu sāc, tev vienkārši tas ir jāņem un jādara, kaut vai pa maziem solīšiem, bet tas vienkārši ir. Nu, ir, bez tā tu nevari iztikt, jo jebkurš tāds mazākais solīts var dzīvē tev pavērst ļoti daudz ko, un varbūt tev arī domāšana pamainīsies, varbūt satiks jauns cilvēks, varbūt tu satiks tieši tos cilvēkus, kas tev palīdzēs līdz tam tikt, ja tu šobrīd neesi ticis. Tāpēc vienkārši ir jāmēģina, ir jāmeklē iespējas, ir jauniešu centri, ir arī skolā dažādas lietas, skolotāji, kas noteikti var tevi attīstīt un palīdzēt tev attīstīties kādā jomā, ko tu vēlies darīt. Nu, bet kā tev liekas, kur vieglāk ir veidot tās nevis iepazīšanas, bet kur vairāk izpausties var online vai real life? Es domāju, ka dzīve mums vispār ir iedevusi ļoti unikālu iespēju kā skola. Tur mēs varam ar klases biedriem sarunāties, sadraudzēties ar klases biedriem, ar skolotājiem runāties, iemācīties sarunāties ar cilvēkiem. Sadraudzēties ar klases biedriem, ar skolas biedriem, atrast kopīgās intereses un vienkārši čilot. Īstenībā tas ir ļoti noderīgi. Man tā liekas, lielākais iegūms no skolas ir tas, kad tu ej uz skolu un tu komunicē un socializējies. Jā. Vai tu piekrīti tam? Es tev piekrītu pilnībā. Jā, es vēl gribētu paprasīt, kā tu pavadīji savu brīvo laiku digitālajā vidē? Tu izmanto sociālos mēdījus vai varbūt tev ir kaut kāda radoša pieeja? Es īstenībā nezinu. Es pārsvarā tik pāru staigāju, bet ja man nav ko darīt un es mājās sēžu, es bieži vien tikai TikToku vai Netflixu skatos, vai arī dažreiz kaut ko uzspēlēju, ja man garīgais ir. Jo es īstenībā reti sāku spēlēt pēdējo laiku. Man kaut kā tagad paliek garlaicīgi no spēlēšanas. Bet tu spēlē spēles, datorspēles? Tā kā mobilās spēles, bet tagad retāk spēlēju, tāpēc es vairs neredzu jēgu. Skaidrs. Bet tad, kad tu spēlē spēles, vai tev kādreiz ir izdevies dabūt sev online draugus? Īstenībā jā. Bija gadījums, kad mēs tur grupā, angļu cilvēki, amerikāņi laikam tur bija. Mēs spēlējām spēli kopā, Discordā sazvinājāmies, ja? Un tad mēs uztaisījām grupu Discordā. Un tur mēs sarunājāmies, sadraudzējāmies. Tagad īstenībā tā grupa, kā sakas, nomirusi ir, ja? Tur vispār nekas neiet. Bet bija interesanti, jā. Jā, interesanti, ka var veidot tās draugu kopienas nevis interneta vidē, digitālajā vidē. Jā. Tas ir, manuprāt, ļoti liela priekšrocība tieši digitālajiem rīkiem.
Bet ko tu ieteiktu jauniešiem, kā pavadīt efektīvāk laiku tajā digitālajā pasaulē, piemēram, tajā pašā datorā? Nu, es īsti nezinu, tas ir atkarīgs no paša cilvēka, ko viņš grib, bet es ieteiktu vairāk, nezinu, mācībām pievērsties, kaut ko uzzināt, kaut ko, tā kā ieiet tajā pašā Googlē, kaut ko uzrakstīt, kas interesē, ko vajag uzzināt. Un neizmantot to tā vienkārši, kā sakās, dopamīna ražošanai. Jā, un manuprāt, tā ir ļoti laba iespēja mācīties, tāpēc, ka digitālie rīki tāpēc mums ir doti, lai mēs varētu paši izglītoties, vai ne? Jā, es tev piekrītu. Un tāpēc es uzskatu, ka īstenībā ir diezgan daudz dažādu tēmu, kādās tu vari sevi realizēt, izmantojot to pašu vai telefonu vai datoru. Ja domājies, fotoapstrāde, video apstrāde, 3D modelēšana. Reku, tur datorā ar šitām visām modelēšanām, šitām zīmēšanām. Tu vari atrast, kas tev patīk, ko tu gribi darīt nākotnē. Ot tā pati programmēšana, nezinu, IT profesijas. Ot to tu visu vari dabūt, ja tu mēģini kaut ko izdarīt savā digitālajā ierīcē vai kaut ko tādu. Tad sanāk par brīvprātīgo darbu tu uzzināji no jauniešu centra bāzes, ja? Jā. Un motivēja tevi arī jauniešu centrs. Jā. Kā skatījās uz to tava ģimene? Ko viņi par to teica, ka tu gribi iesaistīties šādā aktivitātē? Mana ģimene mani atbalstīja. Mana mamma, mans viņu brālis, mēs visi, var teikt, ģimenē. Mēs palīdzam arī pilsētas svētkos Gulbenes. Mēs palīdzējām pagājušo gadu un bija ļoti labi. Mēs visi esam aktīvi. Vai šogad arī ir plāns palīdzēt un iesaistīties kā brīvprātīgajiem? Droši vien. Visai ģimenei vai tikai tev? Droši vien visai ģimenei. Labi. Kā tev liekas, kādu ieguvumu brīvprātīgais darbs sniedz sabiedrībai? Es teiktu labu, jo brīvprātīgais darbs, tas ir tas, ko tu vari izvēlēties, darīt vai nedarīt. Ir jaunieši, kas tā kā varbūt grib to darīt, bet viņi uzreiz tā kā paprasa, tev par to maksā? Tev kaut ko iedod? Un tad uzreiz ir tāds tā kā, nē, labi, tagad ir kaut kāds pasākums, tu vari dabūt biļeti pa brīvu vai tos talonus ēdināšanas, kas jau tāpatās ir pietiekami, bet brīvprātīgais darbs, es domāju, tas, kad tu to pats izvēlēs, tu gribi darīt vai to negribi.